Pirmās attiecības cilvēka dzīvē nesāks ar piedzimšanas brīdi, bet vēl agrāk. Tās veido pamatu visām dzīves pārējām attiecībām, tā skaitā attiecībām pašiem ar sevi. Raidieraksts Pirmās attiecības ir manas Vitas Kalniņas sarunas ar dažādiem speciālistiem, arī maniem kolēģiem un dažādām reālām mammām par pirmo attiecību veidošanu ar mazu bērnu. Šoreiz man raidieraksta viešņa ir Sandra Lase. Viņa ir zīdīšanas konsultante, kas māca arī citas konsultantes, un ir viena no tām, kas vada un atbalsta visu Latvijas zīdīšanas konsultantu kustību. Mēs abas ar Sandru esam iepriekš tikušās mācībās, kur arī man bija iespēja dalīties zināšanās ar topošajiem zīdīšanas konsultantiem. Mūs arī saista daži kopīgi klienti, jo dažiem esmu arī ieteikusi vērsties pie Sandras pēc īpaša padoma saistībā ar zīdīšanu. Šobrīd esmu aicinājusi Sandru arī mūsu mācību centra programmā stāstīt gan par zīdīšanas uzsākšanu, tipiskajām grūtībām saistībā ar to, gan arī piebarojumu un citiem ar bērnu ēdināšanu saistītiem jautājumiem. Klausies mūsu sarunu ar Sandru, un varbūt arī tu iedvesmosies atbalstīt citas mammas viņu zīdīšanas ceļā. Labdien, brīnišķīgais klausītāji! Mēs tiekamies kārtējā pirmās attiecības epizodē, un pie manis šodien ciemos ir Sandra Lase. Sveika, Sandra! Labdien! Sandra, tu esi zīdīšanas konsultants. Ko tu vēl teiksi, kas tu vēl esi? Jā, es esmu zīdīšanas konsultants, jau drīz būs 20 gadi kā zīdīšanas konsultants. Vēl es esmu Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācijas vadītāja un dibinātāja, un 2 dēlu mamma, kaut gan par to jau runā dēliem 25 un 20, pieauguši. Dzīvespriecīgs cilvēks. Šitas forši. Vecmāmiņa tu vēl neesi? Nē, neesmu. Gatavojies? Ar tiem jauniešiem tagad jau neko nevar zināt. Vai ne? Es tev piekrītu. bet izskatās, ka nesteidzās. Jā. Sandra, tagad tu biji maza meitene, par ko tu gribēji kļūt? Man uz pašas pirmās atmiņas neskā pēc bērnu dārzā, ka visiem jautāja, es teicu, ka es vēlos kļūt par balerīnu. Es to brīdi ar horeogrāfiju nodarbojos. Bet, principā, pēc tam man tā ļoti patika ceļot, un es izvēlējos geogrāfijas fakultāti, jo mani vispār saista kaut kāda tāda visas zinātnes, kas ir saistītas ar dabu, ar cilvēku, ar putniem, ar zvēriem, kaut kas tāds. Galu galā es nonācu pie tās zīdīšanas caur savu jaunāko dēlu, tā varētu teikt, ka man tā zīdīšana sākumā neizdevās, un tad es satiku konsultantu, un tad viņi izdevās, un tad es sapratu, cik ir svarīgas tās zināšanas, un es izdomāju pamācīties, kamēr pamatdarbs gaida, un pēc tam tā zīdīšana mani parāva arvien vairāk. Un tad kopš laikam kaut kā 2011. laikam es daru tikai šo. Bet tad senāk jau pirms 20 gadiem bija tādi zīdīšanas konsultanti? Toreiz es dzīvoju Maskavā, tur tāda jau bija. Tur bija centrs, un tur es arī izgāju savas pirmās apmācības, bet no 2006. gada es esmu Latvijā un darbojos šeit. Bet tu esi dzimusi Latvijā vai? Es esmu dzimusi Vladivostokā, ļoti garš stāsts. Šito es nezināju. Un tad tu atgriezies Latvijā. Jā. Un atgriezies Latvijā jau kā zīdīšanas konsultants. Nē, sākumā es te arī, kā konsultants, jā, bet arī bija cits darbs sākumā šeit, bet kaut kādā brīdī bija jāizšķirās, kas mani saista vairāk. Es tevi atceros no tiem laikiem, kad mūs abas reizē aicināja uz tiem zīdīšanas konsultantu mācību kursiem. Vēl to laiku Irēna Kontrāta, man liekas, viņas organizēja. Tas vēl tur Bērnu Gaļazarā notika tie kursi. Jā. Tas bija šausmīgi sen. Bet toreiz es nebiju tajos kursos. Bija, vienos jau tu biji. Jā. Gaļazarā noteikti nebija. Gaļazarā vēl nē. Bet tas bija, man liekas, tie bija kaut kā 2004. 5. Tieši es toreiz vēl nedzīvoju Latvijā. Tu 2006. atgriezies, un tad tev uzreiz arī piesaistīja. Jā, es zinu, ka tur bija daudzi mani kolēģi. Ne tik daudzi, nebija jau tik liela grupa, bet es pazīstu kolēģus, kas izgāja tos kursus. Tie tiešām bija paši pirmie. Pasaules veselības organizācijas programma, pēc tam tie kursi pārcēlās uz Stradiņiem. Un tagad es arī lasu lekcijas tajos kursos Stradiņos, ko mēs regulāri organizējam. Jā, cik bieži ir tās apmācības zīdīšanas konsultantiem?
Tradiņu universitātē 1-2 reizes gadā. Faktiski, kam interesē pieteikties, var rakstīt man uz info@zīdīt.lv. Es tos pieteikumus tā kā apkopoju, un tad, kad savāc interesantu grupa, tad 1 vai 2 reizes gadā, cenšamies 2 reizes gadā. Cik tad vispār ir izmācījušies konsultanti Latvijā? Labs jautājums. Pēdējās grupas mums bija 2 lielas, ap 60 cilvēki. Agrāk viņas bija mazākas, tad, kad mēs vēl nevadījām tiešsaistē klātienē. Tur parasti ir grupa 35 cilvēki. Tur vienkārši auditorijas izmērs mūs ierobežoja. Tad var tiešām rēķināt, vairāki simti noteikti. No mūsu asociācijas šobrīd ir 120 cilvēki. No tiem aktīvi konsultē 85. Tad, kad mēs dibinājām asociāciju, tas bija 11. gads, 2011. Tad mēs bijām 9 cilvēki. Pašā sākumā izdomājām, ka tāda asociācija ir vajadzīga, un mēs augam īpaši pēdējos gados, un par to man ir milzīgs prieks un gandarījums. Es domāju, gan man arī īstenībā tas ir rīktīgi forši. Kā tev liekas, kāpēc tik liela interese tagad kļūt par zīdīšanas konsultantu? Kāpēc arvien lielāka viņa ir? Laikam tas ceļš uz zīdīšanas konsultantu daudzām notiek konsultantēm, kā jaunajām mamām, ka tevi iedvesmo tā kā sava personīgā zīdīšanas pieredze. Tu saproti, cik ļoti tas ir svarīgi, īpaši, ja tika saņemts konsultanta atbalsts un tu tā kā vēlies to nodot tālāk, jo faktiski tas ir tas, kas ir mūsu zemapziņā. Tāpēc, kā agrāk, teiksim, tā zīdīšanas pieredze tika nodot, jo mēs to mācāmies, tā mums nav tāda iedzimta kaut kāda spēja vai instinkts, mēs tiešām mācāmies, tā ir iemaņa, un agrāk tas vienkārši tika nodots no sievieti faktiski no sievietes meitenei, meitene jau augot redzēja, kā tos bērniņus aprūpē, kā viņus zīda, un tad, kad viņi izauga savi bērni, faktiski viņiem nebija daudz jautājumu. Tā bija vienkārši tāda kā sadzīves pieredze, kā tīrīt māju, kā taisīt ēst. Bet tā kā šī pieredzes nodošana mums iztrūka pēdējā gadsimtā, un tad izveidojās tāda profesija kā zīdīšanas konsultants. Amerikā viņa tā kā aizsākās 90. gadu beigās, tad, kad tika izstrādāti tie standarti, tās prasības profesionālās, un ir starptautiskā profesionālā certifikācija, ko es izgāju 2010. gadā. Šodien mums ir šobrīd 4 cilvēki Latvijā, kas šo certifikāciju ir izgājuši, un es ļoti ceru, ka parādīsies vairāk, jo tur diezgan stingras prasības. Tas arī maksā naudu un apmācības. Teiksim, tas mūsu stradiņu kurs, viņš ir bišķi pamāc 45 stundas. Mācīties papildus var, bet pārsvarā tas nav latviešu valodā, tā ir angļu valoda, citas valodas, tāpēc nav nemaz tik vienkārši. Un tāpēc varētu teikt, ka kā profesionāļi zīdīšanas konsultanti Latvijā, faktiski mums vēl joprojām ir tie pirmie soļi, bet šī profesija tiek atzīta arvien vairāk, un arvien vairāk mediķi apzinās arī, ka šī papildus izglītība ir ļoti vajadzīga, tāpēc, ka tieši zīdīšanas konsultants tā ir papildus izglītība, tāpēc, ka pamatizglītībā tās stundas ļoti maz ir ārstiem, un tāpēc kursos nāk arī ārsti, vecmātes, medmāsas. Kaut kā, es nezinu, kaut kādā gaišajā nākotnē, kā ideāla situācija, es redzu, ka katram ģimenes ārstam ir apmācīts palīgs, teiksim, ārsta palīgs, kam ir šī pieredze, ir šīs iemaņas, kas arī var palīdzēt jaunajām mamām, tāpēc, ka tas nav gluži tā kā ārsta uzdevums, jo tur nav vajadzīgas tik ļoti specifiskas zināšanas, teiksim, kā pilna medicīniskā izglītība, jo mēs jau strādājam ar veselām mamām, ar veseliem bērniem. Protams, no mums prasa zināšanas tur anatomijā, fizioloģijā, daudz kur vēl, tur 10 disciplīnas, lai būtu tā starptautiskā certifikācija. Bet tomēr tas nav tik dziļi kā ārstiem, kas tieši strādā ar slimībām, gan ar bērniem, gan ar pieaugušiem. Tāpēc kaut kādā ziņā es teiktu, tāda pilnvērtīga zīdīšanas konsultēšana no ārsta puses, tas ir bišķi kā ar mikroskopu tās naglas. Tā, protams, ja viņam ir daudz brīva laika, pilnīgi ok, bet kā mēs zinām, parasti pacientam atvēlēts ir tās 15 minūtes, un tur nav iespējams aptvert visu, gan novērtēt to bērnu veselības stāvokli, un vēl tāda pilnvērtīga zīdīšanas konsultācija ar atbalstu. Kāds parasti notiek mums, ka konsultācija aizņem kādu stundu. Teiksim, mana konsultācija parasti ietver arī 2 nedēļu atbalstu, jo mēs turpinam atbildēt mammai uz kaut kādiem jautājumiem, vai dažreiz arī tā situācija prasa novērojumu. Pieņemsim, ka piena pietrūks, kā tur tā situācija attīstās, kā mēs viņu varam virzīt tālāk.
Tāpēc ārstiem bieži vien nav vispār iespēja fiziski šī tik ļoti iedziļināties šajos jautājumos. Jā, tas prasa daudz laika un būt pieejamam arī īstenībā diezgan savā dzīvē fleksiblam. Jā, tā ir. Jā, jo es domāju, kad mamma sauc palīgā, tad nevar pateikt, pēc nedēļas es pie tevis aiziešu. Nē, parasti pēc nedēļas. Protams, ir atsevišķi jautājumi tādi kā atradināšana no krūts, pieņemsim, vai piebarošanas uzsākšana, pēc 6 mēnešiem, kad mēs par cieto pārtiku runājam. Tur, protams, nedēļa turp šurp lielu lomu nespēlē, bet ja mamma tur ar piebriedušām krūtīm vai ar sāpīgiem krūtsgaliem, ka viņi nevar to bērnu pielikt, protams, ka tas prasa, faktiski neatliekamu palīdzību, jā. Un tu pārsvarā dodies tad arī neatliekami? Neatliekami tas ir 1-2 dienu laikā. Tas tomēr nav tā, ka es pēc stundas varu atbraukt noteikti. Šādi tad sakrīt, ka arī tajā pašā dienā īpaši, teiksim, dažreiz tā paveicās cilvēkiem, kas zvana, un es jau darbu pabeigusi, bet es esmu tajā rajonā, un es vienkārši varu tūlīt un tagad, bet tas tā retāk tā sakrīt, jā, bet parasti aiznākamajā dienā tas ir iespējams. Un cik tad tev ir nedēļā tādas konsultācijas? Dažādi mēdz būt īstenībā. Protams, ka es arī piedāvāju tiešsaistē, jo ir arī mammas, kas dzīvo vispār ārpus Latvijas, un, teiksim, Covid laikos mums tas ļoti attīstījās, jo kādreiz vispār uzskatīju, kā online vispār var konsultēt zīdīšanā, bet tagad tomēr tā pieredze nav nemaz tik slikta, ka mēs varam WhatsAppā ar kameru visu apskatīties, bet klātienē, protams, vienmēr ir labāk. Teiksim tā, 4 konsultācijas dienā priekš manis tas jau ir riktīgi daudz, teiksim tā. Pirmkārt, ir dažādi Rīgas rajoni, tas ir jāizbraukā, un tas arī prasa tādu diezgan, kā lai to pasaka, emocionālo tā kā iesaistīšanos. Tāpēc, un arī jāsaprot, ka turpmākā novērošana, ja man tās kartiņas paliek, jo tas nav tikai, ka es tagad atbraucu un aizbraucu, jo man kaut kad ir jāatbild uz jautājumiem, tas viss, jo citādi sanāk stipri pa daudz. Jā, tā pamatīgi. Tu teici, tas ir tāda psiholoģiska arī iesaistīšanās, un tas, ko es tiešām esmu dzirdējis, ka ik pa laikam par pepmamām atnāk mācīties zīdīšanas konsultants, jo viņi saprot, ka viņām vajag drusku vairāk vēl arī tās psiholoģijas zināšanas un prast gan sevi kaut kā vadīt un stabilizēt, gan arī palīdzēt tai mammai varbūt ne tikai par to zīdīšanu, bet tas ir tāds kompleksāks kaut kas pastāst, vai tas tiešām tu redzi to kā tādu kompleksu? Protams, ka tas ir komplekss, un arī zīdīšanas konsultantiem, arī starptautiskajā pieredzē, tur noteikti jābūt komunikācijas iemaņām, un arī ar sevi darbs, jo darbs ar cilvēkiem, viņš principā var provocēt izdegšanu, ja tu nemāki tiešām sevi kaut kā savu resursu sadalīt un atbalstīt. Bet, protams, ka zīdīšanas konsultants tomēr viņš nav psihologs. Jā. Protams, ka aktīvā klausīšana, viss šitas te, ka tu mammu spēj nomierināt. Es nezinu, varbūt dažiem cilvēkiem tas ir iekšā vairāk, citiem varbūt ir mazāk, bet droši vien visi, kas nonāk šajās te profesijās, viņām ir kaut kāds tāds iekšējs aicinājums, kaut kāda tāda tieksme palīdzēt cilvēkiem, tad ir arī tā pacietība. Jo tā nebūtu joma, kur, es nezinu, droši vien var nopelnīt daudz naudas. Bet noteikti priekš manis tas ir darbs, kas man ļoti, ļoti patīk. Un tad, kad es sāku šo darbu darīt, es vispār pirmo reizi priekš sevis atklāju, ka izrādās, ka darbs var sniegt tik daudz prieku un gandarījumu, un tas man pilnīgi bija kaut kas jauns, teiksim, manā profesionālajā dzīvē. Jā, es tieši to gribēju prasīt, kas tev visvairāk to gandarījumu var iedot? Visvairāk... laikam tad, kad es tikko sāku strādāt, bet laikam, ka tas ir ļoti daudziem zīdīšanas konsultantiem. Es biju ļoti, ļoti bērnu advokāts. Tāpēc, ka bērns viņš ir tik mazs, viņš ir tik neaizsargāts, īpaši, kad tu sāc to darbu tad, kad tavs pašas bērns ir vēl ļoti maziņš. Un ļoti bieži tas ir, ka vēl mamma pati zīda, ka viņa sāk šo te mācīties un palīdz citām mamām. Un tāpēc liekas, ka bez mazliet tur katru bērnu būtu gatava tur bez mazliet pie savas krūts pielikt, ja tai mammai nesanāk. Tas tā figurāli. Bet ar laiku, jo tu vairāk strādā, jo īstenībā jau vairāk profesionālai tai pieeja ir jābūt, tāpēc, ka tas emocionālais, ka tu faktiski izdegšana notiek tad, manuprāt, ka ir lietas, kuras tu nespēji pieņemsim, jā, tas te uzreiz sagādā lielu stresu, bet jo vairāk tu spēj pieņemt dažādus risinājumus, jo faktiski labāk tu vari tās mammas arī atbalstīt. Un īstenībā, jo labāk arī viss tas izdosies gala rezultātā, tāpēc, ka
Nu, mamma jau bērnam var iedot tikai to, kas viņai pašai ir. Ja viņai pašai iekšā nav ne resursi, nekā, tas nozīmē, ka viņa neko tam bērnam nevar iedot. Tāpēc es teiktu, ka primāri jābūt atbalstītai mammai, kaut kā nomierinātai, un tad faktiski mēs varam startēt kaut ko darīt ar to zīdīšanu. Mēs arī zinām, cik ļoti sieviete ir ievainojama gan grūtniecības laikā, gan arī pēc tam, kādus brīnums ar mums tie hormoni padara. Un tāpēc ļoti svarīgi tiešām to māmu atbalstīt, un tāpēc tā ir ļoti tāda kompleksa pieeja. Un tāpēc arī to nevar izdarīt ātri. Nevar izdarīt ātri, ko tieši? To atbalstu sniegt, es domāju, nevar 10 minūtēs nokonsultēt. Jā, noteikti nevar. Bet to, ko es zinu, ko dara PEP-māmas, teiksim, PEP-māmas konsultācija, kas arī aizņem varbūt stundu ilgāk. Pusotru, jā. Es teiktu, ka šo laiku es nevaru iekļaut savā stundas zīdīšanas konsultācijā un otrādi. Bet, kā saka, paralēli kaut ko mēs varam darīt gan. Bet, ja mēs gribam iedziļināties vienā vai otrā virzienā, mums ir īsti jāsaprot, ko mēs šobrīd darām. Jā, kas ir tas mērķis, vai ne? Jā, tieši tā. Un kas ir mammas pieprasījums vispār šajā brīdī. Jā, tur es tev piekrītu. Kā tev liekas, kā mammas varētu mēģināt saprast, vai tas atbalsts, ko viņas saņem, patiešām ir labs un viņām piemērots? Jo, skaidrs, īstenībā ir ļoti daudz zīdīšanas konsultantu šobrīd. Tas piedāvājums, manuprāt, ir milzīgs. Un, protams, ka tu arī pati droši vien vairs ne visus pazīsti tik labi vismaz, ka tu varētu par katru kaut kādu atbildību uzņemties. Un zinu, ka man ar šitas ar pepmamām reizēm tā ir, kad gribās it kā, bet jau vairs nevar. Tad jāatstāj drusku atbildība arī to māmu ziņā, tā kā pašām arī izvēlēties, pieņemt lēmumus, pēc kā viņas varētu tos lēmumus pieņemt un varbūt kādreiz arī atteikties no kaut kādas palīdzības. Kā man vispār var saprast, vai tā konsultācija ir bijusi laba vai nē? Droši vien es vienmēr jautāju mammai, kāds ir vispār mūsu mērķis, ko viņa vēlas sasniegt konsultācijas rezultātā. Un tad faktiski tālāk mēs strādājam pie tās problēmas risināšanas. Protams, mēs to mērķi varam kaut ko mainīt. Pieņemsim, sākumā viņa teica, ka tikai ar krūti, pēc tam varbūt kaut kādā posmā viņa saka, nē, es gribu atstāt tur, teiksim, nelielu devu to piebarojumu. Tur kaut kāda iemesla dēļ mēs, protams, varam mainīt tā kā mūsu to scenāriju. Un ka gala rezultātā mēs to mērķi sasniedzam, vai iespējams mēs noskaidrojam, ka tieši tādā formā nav iespējams viņu sasniegt, un tad mēs meklējam kaut kādu kompromisu risinājumu. Bet, kas attiecas tieši uz to palīdzības kvalitāti, īstenībā starptautiskajā sfērā tas jau ir diezgan atrisināts jautājums, jo ir tā starptautiskā certifikācija un ir tie profesionālie standarti, ir izglītības standarti, ir arī profesijas standarti, kliniskās prakses standarti. Latvijā pagaidām mums šo te visu nodrošināt pagrūti. Tāpēc, kā arī, teiksim, Amerikā, Eiropā tas aizņem vairākus gadus, pat 10 gadus, bet laba ziņa ir tā, ka mums nav jāizgudro velosipēds, un faktiski ir tā starptautiskā pieredze, ko mēs varam ņemt par paraugu. Un pilnīga taisnība, tad, kad mūsu asociācija bija kādi 30-40 cilvēki, mēs tiešām ļoti labi pazinām viens otru. Un faktiski zinājām, kā kura strādā, un bija diezgan regulāras kaut kādas tikšanās, vairāk vai mazāk bijām kontaktā, un bija arī tās asociācijas sapulces kaut kādas. Tagad, kā es teicu, mēs stipri izaugām pāri pa 100 biedriem, un tas ļoti aktīvi notika burtiski pēdējos 2-3 gados, jo tie, kas pabeidz tos Stradiņu universitātes kursus, ļoti bieži saprot, ka ir vērtīgi iestāties asociācijā, tāpēc, ka tur ir informācijas apmaiņa, tur ir kaut kāda platforma, kur var komunicēt ar kolēģiem un arī tālāk augt profesionāli. Un tagad, protams, ka visus mēs tā tik ļoti nepazīstam. Un vēl ar to Covidu, kad 2 gadi mums nebija tikšanās vispār. Un tad, kad mēs satikāmies sapulcē, mēs tur bijām kādi 70 droši vien, un tur bija tik daudz jaunas sejas, un tas bija tik ļoti iedvesmojoši, ka cilvēki, un arī ļoti interesanti, jo mums notiek intervīzijas, teiksim, tas viss atkal tieši saistītas ar kamerām, bet tas nav tas pats, kas dzīvajā, un tas, ka tu beidzot saties tos cilvēkus realitātē, tas bija, fantastiska tāda pieredze un ļoti liela iedvesma. Visi burtiski rakstīja, ka tāda tagad vēlme vēl vairāk strādāt
strādāt. Un, ļoti, ļoti tāda pacelāta sajūta bija no tā. Bet kā vispār var tā kā atpazīt? Tā kā mums tā starptautiskā certifikācija tomēr tik aktīvi Latvijā pagaidām neiet, mēs asociācijas sapulcē izdomājam jau 3 gadus atpakaļ, ka mums jāievieš kaut kāda vietējā certifikācija. Un tad mēs izveidojam to certifikācijas nolikumu un certifikācijas komisiju, kur tās prasības nav tik stingras kā starptautiskās, bet tas ir vismaz kaut kāds primārais filtrs, tāpēc, ka skaidrs, ja cilvēks pabeidz kursus, viņš vēl nav gatavs konsultants bez prakses, jā, un tāpēc mūsu prasības ir, ka vismaz 2 gadi asociācijā, ka cilvēks, viņam kaut kāda praksa konsultēšanā ir. Un mums ir arī iespējamas tās intervīzijas. Tas ir domāts tieši, ka pieredzējis konsultants viņus vada. Tas ir certificēts konsultants, un tur var uzdot dažādus jautājumus. Principā mums ir arī tāds konsultantu saraksts, kuriem vienkārši var zvanīt. Ja tev kaut kas nav skaidrs, tu vienkārši tūlīt un tagad vari uzzvanīt, uzdot kaut kādus jautājumus, lai justies drošāk. Jo tas ir veids, kā cilvēks smeļas pieredzi. Jo citādi, kur tu viņš viņu ņems? Jā? Un tad, kad ir tie 2 gadi prakses un vēl 45 stundas papildus izglītības, tai skaitā jābūt vismaz 10 stundas tās intervīzijas, es teikšu, ka prasības mums ir tādas diezgan pieticīgas, bet vismaz kaut kādas, jo te ir jāsaprot, ka Rīgā pieņemsim konsultantiem, te prakses ir stipri vairāk nekā konsultantiem kaut kur reģionos. Un tad, kad mēs to uzsākām, to certifikācijas ideju, bija daudz balsis no kaut kādām nelieliem miestiņiem, ka bez mazliet cilvēkam tur vispār kādas 10 konsultācijas sanāk gadā tikai, ja? Bet cilvēks dara savu darbiņu, protams, ka paralēli citam kaut kādam darbam, ja? Bet labāk mums ir tur tāds konsultants nekā nekāds. Bet jebkurā gadījumā, tad, kad mamma izvēlas savu zīdīšanas konsultantu, viņi var ienākt mājaslapā Zīdīt.lv, sadaļa tā arī saucās konsultanti. Katrs uzvārds ir aktīvs profils, var iet iekšā paskatīties, cik sen tas cilvēks mācījies, ko viņš par sevi raksta, kāda viņam ir pieredze, galu galā uz bildi paskatīties un izvēlēties. Sarakstā augšā mums vienmēr ir mūsu tie LZVK certificētie konsultanti, kuriem tomēr ir lielāka pieredze un prakse. Noteikti citu mammu atsauksmes. Tas arī ļoti labi strādā, tāpēc, ka, faktiski, man liekas, varbūt tas ir pat vislabākais. Ja, ja tas konsultants spēja palīdzēt tavām draudzenēm, viņš varētu palīdzēt arī tev. Tas kā jebkurā sfērā. Mēs taču pirms kaut kur doties, mēs mēģinam noskaidrot labāku frizieri, labāku zobārstu. Tā tālāk. Jā. Es, protams, arī no mamām dzirdu visādas atsauksmes, dzirdu brīnišķīgas un ļoti, ļoti daudz palīdzošas, un arī reizēm tādas, ka es tā īsti arī nesaprotu, kas tur ir noticis. Protams, ka viens ir arī tas, ko tā mamma stāsta un kā viņa to ir piedzīvojusi, kā viņa to ir sapratusi, bet tas, kas man personīgi uztrauc reizēm, ka es piezvanīju zīdīšanas konsultantam, man visu pateica, vienalga audzināt kā bērnu vai ko teikt vīram vai pa visādiem jautājumiem. Tā kā reizēm, ka mammas arī ļoti to vēlās, un, protams, ja kaut ko vēlās, tad to arī piedāvā. Kā tas ir, vai zīdīšanas konsultants var tā kā par visu kaut ko un uzreiz visu ko pateikt, tā pa telefonu? Tīri pa telefonu arī par zīdīšanu nevar pateikt visu kaut ko, tāpēc, ka ir lietas, kuras vienkārši jāredz kaut vai video pieņemsim, ja? Par bērnu audzināšanu un attiecībām ar vīru. Tas vispār ir ārpus zīdīšanas konsultanta kompetences, un tāpēc mums ir arī ētikas kodeks, mums arī ir prakses standarti, kur viss tas ir atrunāts un atrakstīts, ko mēs drīkstam, ko mēs nedrīkstam, ko mēs daram, ko mēs nedaram. Jo tas arī bija viens no tā kā mūsu profesijas dibināšanas soļiem, ka šādiem dokumentiem ir jābūt, lai mūsu praksi padarītu drošu gan mums pašiem, gan mūsu klientiem. Tas viss ir pieejams mūsu zīdīšanas, mūsu mājaslapā Zīdīt.lv. Un tur gan prakses standarti, gan ētikas kodeks, to visu var apstīties, izlasīt, lai saprastu, ko vispār no mums var gaidīt un ko no mums gaidīt nevajag. Vēstules ar sūdzībām mēs dažreiz saņemam, tas pats e-pasts info@zīdīt.lv var rakstīt droši. Un mēs to noteikti apspriežam. Protams, ka mēs izvērtējam tā, ja tā ir kaut kāda anonīma vēstule, kur mēs no kuras mēs neko nevaram saprast, nekas tas ir bijis, nekur tas ir bijis, mēs atbilstoši arī neko tur nevaram daudz atbildēt. Bet, ja tas ir par kaut kādu konkrētu gadījumu, mēs šo noteikti
parunājam. Un tā arī ir ļoti svarīga mūsu pieredze, kur ir tas plānais ledus, kur ir tie klupšanas akmeņi, kam jāpievērš vairāk uzmanības, jo mums ir arī tāda mūsu slēgtā Facebook grupa tieši asociācijas biedriem, kur mēs arī informējam, pieņemsim, ka ir tādas lietas, kuras vajadzētu ievērot. Protams, ka individuāli ar cilvēkiem tas tiek runāts, bet ir arī tādas lietas, kuras, kā saka, visiem der zināt, un tas ir tas, ar ko mēs arī ļoti strādājam. Ar to strādā mūsu asociācijas valde, ar to strādā mūsu certifikācijas komisija. Jā, mēs cenšamies. Izklausās, ka jums tur ļoti, ļoti tiešām sakārtots un padomāts par daudz ko. Bet pie labajām lietām, es zinu, Sandra, ka ir kaut kādas tiešām ļoti, ļoti sarežģītas zīdīšanas situācijas, tad parasti ir jāsūta pie tevis. Kāpēc tikai pie manis? Mums jau ir vairāki certificēti arī starptautiski tagad, jā. Laikam, ja tā ņemt, kā saka, laika ziņa, es tiešām varētu būt, ka man ir vislielākā. Jā, es tieši par to domāju. Es arī esmu visvecākā mūsu asociācijā. Es tieši par to noteikti negribēju nekā apšaubīt citu kolēģu kompetenci, bet vienkārši es zinu, ka es pati esmu daudz pie tevis arī sūtījis. Bet tas, ko es gribēju tev caur šo jautāt, īstenībā bija, kā tas ir vienā brīdī saņemt tikai šausmīgi grūtus gadījumus. Vai tev gadījumā tā nav, vai tev nepietrūks kaut kāda parasti vienkārši zīdīšanas gadījumi, jo man tā reizē mēdz būt. Jā, tas ir tāds ļoti, ļoti labs novērojums, tāpēc, ka tas ir tas, par ko es arī bieži saku, ka pēdējos gados vienkārši jautājumi faktiski nav. Viņi visi ir tādi, kas nav vienkārši. Tāds vienkārši gadījums, ka tu vienkārši atnāc, kā saka, parādi mammai, kā tu bērniņu ērtāk pielikt pie krūts, viņi ir daudz piena. Faktiski tu visu iespējamo izdari konsultācijā, un tas 2 nedēļu atbalsts vienkārši es palieku atvērta jautājumiem, kuri varbūt mammai nemaz pēc tam nerodas. Tāda konsultācija ir bezmaz vai tāda kā dāvana. vairāk sarežģītas, bet ir vēl viena lieta, es domāju, tāpēc, ka tagad ir ļoti daudz pieejama informācija internetā, ļoti daudz. Gan YouTube visādi video, mammas mums kļūst jau ļoti, ļoti izglītotas, viņas māk atrast informāciju gan angļu valodā, gan tā, gan šitā. Dažādi blogeri Instagramā un tā tālāk, arī par zīdīšanu, dažādās valodās, un tas ļoti, ļoti attīstās, un tāpēc bieži mammas uz kaut kādiem vienkāršākiem jautājumiem var atrast atbildes pašas, un tas ir ļoti, ļoti labi. Es uzskatu, tāpēc, ka kādreiz man pirmais dēls dzima 98. gadā, tādas iespējas netuvu nebija, un faktiski ar viņu man tā zīdīšana neizdevās pilnībā, kaut gan es tur tā kā it kā ārsta uzraudzībā un tā, bet man teica, ka man nav piena, un ar to viss arī izbeidzās. Tagad es, protams, zinu, ka es tur zīdīšanas uzsākšanā pieļauju bezmaz vai visas tur iespējamās kļūdas, kādas varēja, bet man nebija kur citur to informāciju ņemt, un arī nebija kaut kādas grāmatas sakarīgas, teiksim, pieejamas, ka tu vari viņas vienkārši iegādāties, jo tā skaistā grāmata ar bildēm, kad es biju gaidībās, ko man uzdāvināja draudzene, dārga grāmata. Par grūtniecību un dzemdībām tur bija diezgan daudz, bet par zīdīšanu tur kaut kā bezmaz vai tur 2 rindkopas. Vienkārši jāliek pie krūts, bet nevajag uztraukties, ja neizdosies. Tagad ir tik labas formulas un maisījumi, ka jūsu bērns neko nebūs apdalīts, ja? Un parasti jau, kad tu gaidi pirmo bērnu par to zīdīšanu, neviens tik ļoti neiesprings, tāpēc visiem taču ir, kā saka, acu priekšā dzemdības, ja? Tas ir milzīgs pārdzīvojums, bet tā zīdīšana liekas, tas kaut kas dabisks tāds, viņam vienkārši ir jānotiek, ja? Un tad, kad tev nenotiek, tad tu domā, laikam, nav lēmts, droši vien citiem Dievs to pienu dod, citiem nedod. Vismaz agrāk valdīja tādi uzskati. Tagad, protams, ka vairs tā nav, informācijas ir ļoti daudz, un mammas to var atrast, bet no otras puses, kā es vienmēr saku, izlasīt visus likumus, tu vēl neesi jurists. Ja? Un tāpēc dažreiz informācijas ir tik ļoti daudz, mamma nespēja viņu pat izvērtēt. Viņa nespēja saprast, kura informācijas daļa ir tieši piemērota viņas gadījumam. Un tas dažreiz kavē tā kā, ka viņi nevēršas pie speciālistiem. Viņai liekas, ka viņi tiks galā pati, un rezultātā konsultants atnāk tad, ka jau situācija ir diezgan dziļā uzās. Un nav nemaz tik viegli no turienes tā kā tikt ārā. Tas vienkārši atkal prasa laiku un pacietību. Un tāpēc es jau vienmēr aicinu mammas nekautrēties uzdot arī viņu prāt muļķīgus jautājumus, jo nav muļķīgi jautājumi. Es uzskatu šeit labāk uzdot jautājumu, saņemt atbildi un mierīgi dzīvot tālāk, nekā neuzdot, un pēc tam tev kaut kas nesanāk, un pēc tam ļoti grūti kaut ko tā kā attīt atpakaļ.
Tādā veidā. Jā, tur es tev piekrītu. Un tas, kas man ir žēl, ka joprojām tomēr medicīnā strādājošie nav viensprāts par daudziem zīdīšanas jautājumiem. Ir diezgan atšķirīgi, mēdz būt ieteikumi. Mans bērns pirmais, starp citu, ar 98. gadā dzima. Ja? Un tolaik es atkal gāju cauri situācijai, ka tur bija visādas veselības problēmas. Man pateica, tas ir no jūsu piena, viņš ir slikts, jūs nedrīkstat zīdīt. Un pēc tam pateica, tas vienīgais, kā jūs viņu izglābsiet, ja jūs viņu zīdīsiet, bija pagājis mēnesis pa vidu. Par laimi tur viss sakārtojās, bet es domāju, mūsdienās joprojām sievietes dzird, teiksim, tādas lietas, kā jūs bērnam taču ir jau 6 mēneši, kā jūs iedomājaties, jums taču, ir taču maisījums, priekš kam jūs to darat, piemēram, no ginekologa šādu ieteikumu sievietē, ja? Un tās mammas, kuras ir tagad tās izglītotās, viņas šausmīgi aizvainojās. Viņas iet prom no tiem speciālistiem un pārdzīvo, un par to ir žēl. Kā tas tā veidojas? Tas īstenībā skan pilnīgi drausmīgi, īpaši par 6 mēnešiem, tāpēc, ka tas neiet kopā ne ar kādiem Pasaules veselības organizācijas, vispār ne ar kādiem ieteikumiem un rekomendācijām. Te ir vēl tāda lieta, pirmkārt, kaut ko tādu teikt, tas ir pilnīgi neprofesionāli, tāpēc, ka tas minimums, ka ekskluzīva zīdīšana līdz 6 mēnešiem, un tālāk, ka mēs to zīdīšanu varam turpināt līdz pat 2 gadu vecumam, tās ir pamatā kā PVO rekomendācijas, viņas ir iekļautas jebkurā, mediķu programmā, kādā specialitātē cilvēks pēc tam nespecializētos. Šeit diezgan bieži savs personīgais viedoklis, diemžēl, tiek pasniegts kā profesionālis, un es uzskatu, tā ir neprofesionāla tāda rīcība. Es akceptēju pilnīgi jebkādu mammas izvēli, ja arī viņa vispār pasaka, ka es nevēlos zīdīt. Arī tādas mammas man ir bijušas, kā vispār to pienu tā kā noslāpēt uzreiz pēc dzemdībām. Mēs katra dzīvojam savu dzīvi, mums katrai ir sava pieredze, mums katrai ir kaut kādi savi apstākļi un savas prioritātes, tāpēc dzīvē mēs būtu visādi. Bet tas nenozīmē, ka savu viedokli, kā saka, tagad kādam jāpiedāvā kā pareizo. Tas uz tādām pamatlietām, cik ilgi jāzīd. Kaut kādas nianses tur, kurā vecumā piebarojam, tur, ko nozīmē piena pietiek, nepietiek, ūdeni dot, nedot, pareizi atbild, ne, līdz 6 mēnešiem, ja? Te atkal, var būt domstarpības, bet tikai tāpēc, ka pietrūkst izglītības. Un atkal atšķirās ieteikumi ar maisiem ēdinātiem bērniņiem un ar zīdītiem ar krūti. Nedaudz ir atšķirības tur, cik bieži, cik daudz, ja? Un dažreiz tās divas lietas jauc, un tāpēc tā kā ar krūtzīdītiem piedāvā to, kas būtu jāpiedāvā bērnam, kur tā kā ēdina ar maisiem, kaut kādas tādas lietas. Bet arī tas ir nesakārtota informācija, jo mums nav jāizgudro velosipēds. Vadlīnijas ir visur, visādas, sen jau starptautiskās, mums ir arī SPKC vadlīnijas, tikai nevajag slinkot izlasīt, ja tur viss ir rakstīts. Mēs jau te kaut ko nepiedāvājam tādu, es nezinu, no savas galvas. Jā, SPKC viss ir rakstīts, ir vadlīnijas mājaslapā, var atrast, ieskatīties, tāpēc 6 mēneši, nē. Tas neatbilst. Un paldies, ka tu vēlreiz to pateici. Es jau zinu, ka tu tā domā, bet ka tu to tā pateici, ka īstenībā tas labākais speciālists ir tas, kurš akceptē mammas izvēli un palīdz viņai realizēt to, ko viņa izvēlās savā dzīvē. Un es domāju, vai tas ir tā, kā tu teici, nezīdīt vispār bērnu kaut kādu iemeslu dēļ, un tie iemesli tiešām varbūt arī ļoti, ļoti smagas pieredzes pašas mammas dzīvē, vai arī, ja viņi vēlās viņu zīdīt ilgi, jā, tā ir noteikti atkal tā nākamā lieta, kur arī ļoti, ļoti daudz nāks izturēt mammām joprojām. Bet dažreiz tas mainās. Man ir bijušas mammas, kuras pēc tam man raksta, ka tur tam bērnam jau gads un vairāk, ka jūs mūs konsultējat, un es toreiz teicu, ka es zīdīšu līdz 3 mēnešiem ilgāk. Nē, bet mēs joprojām turpinam, un es pat nezinu, vispār man pat nav tagad nevēlmes tagad to pārtraukt, tāpēc tie uzskati tiešām mainās līdz ar to, kā aug bērns.
un mūsu priekšstats, ka mēs to bērnu gaidām, viņš ir viens, tad, kad tas bērns piedzimst, tas var ļoti krasi mainīties, tas ir pilnīgi normāli, bet kas attiec uz izvēli, es tomēr par to, lai tā būtu informēta izvēle, jo tā ir izvēle, kāda bija kādreiz man ar pirmo bērnu, kad es tā kā izlasīju grāmatā, ka viņš neko nebūs apdalīts, jā, arī maisījums, kāda starpība, it kā tagad tās tehnoloģijas tik ļoti, un man nebija vienkārši citas informācijas nemaz, un tāpēc tā mana izvēle, tas nebija gluži tā kā izvēle, jā, tur neizdevās, bet jebkurā gadījumā, cik svarīgi ir zīdīšana, es uzzināju stipri vēlāk, ja? Un tāpēc, ja mēs nezinām to, ko mēs nezinām, ja? Tāpēc zināšanas ir spēks, un tāpēc, ja arī mamma tā kā izdomā nezīdīt, es uzskatu, tomēr ar viņu būtu vismaz drusciņi jāparunā par šo, kāpēc tā, jo varbūt tur nav nemaz nekāda tāda nopietna iemesla zem šī te lēmuma, bet vienkārši ir informācijas trūkums, mēs par to varam runāt, mēs varam izvēlēties vidusceļu, pieņemsim, ja viņai bieži jāiet prom no mājām, mēs to varam savienot, zīdīšanu mājās un, teiksim, piebarošanu, tad, ka mamma ir ārpus mājas. Dažādas ir situācijas, tur varbūt mammai jāmācās, ir arī situācijas, ka viņi jāstrādā uzreiz pēc dzemdībām, dažreiz ir iespējama arī atslaukšana, teiksim, darba vietā, viss kaut kas ir iespējams, jā. Jo var arī atsākt darbu un turpināt zīdīšanu, bērniņš var iet dārziņā un var turpināt zīdīšanu, ir visāds ir. Šito man bieži jautā, un es ar vienmēr saku, kāpēc jāpārtrauc? Ja bērns aiziet dārziņā. Jā, jo dažreiz mamām arī sēž tas, ka zīdīšana līdz gadam, tālāk es strādāšu, tāpēc tad, ka uz to brīdi, kad es atsākšu darba gaitas, zīdīšana jāpabeidz. Tā gluži nav, viņu var turpināt un mācas piena vērtība nekur nepazūd. Augšanas faktori, imunitāte, fermenti, kas palīdz kotletes no mūsu galda pārstrādāt, viss tur ir. Brīnišķīgi. Pastāst, Sandra, kā tev liekas, par ko mammas visvairāk pārdzīvo saistībā ar zīdīšanu? Kas viņām šobrīd, šajā laikā, šajos pēdējos vai šajā gadā visvairāk sāp saistībā ar zīdīšanu? Tā emocionāli, es domāju, fiziski sāpes ir, protams, arī, bet... Fiziski viņām sāp krūtsgalis. Jā, to es zinu. Bet tas ir labojams. Emocionāli. Es domāju, ka te nav kaut kas stipri ļoti mainījies, jo kādreiz es arī to piedzīvoju ar pirmo bērnu, kad tava pasaule apgriežas kājām gaisā ar to bērnu piedzimšanu, un, protams, viņš ir ļoti gaidīts, ļoti mīlēts, bet tas, ka tu vairs nevari normāli iet ne dušā, ne toaletē kaut vai, ka tu saproti, ka vispār nekontrolē vairāk savu dzīvi, tas ir ļoti, ļoti grūti sākumā. Nākali, kuram cilvēkam droši vien, ja, kurai personībai, jo tādas mammas perfekcionistes, tādas, kas pierada visu kontrolēt, viņām parasti grūtāk bišķi atdoties tai plūsmai, ka galu galā pielāgoties kaut kad tam bērna ritmam, kad viņš tur guļ, kad viņš neguļ, un tad kaut kā tur tās visas lietas varbūt arī tās pamazām kārtot. Es domāju, ka šitas ir tas visgrūtākais, tas sākuma brīdis, ka mamma jūtas, ka viņa vairs sev nepiedara, tas ir tas, ko es no viņām dzirdu visbiežāk, ka vispār es esmu tagad kaut kāda piena fabrika un nekas cits. Gadās arī tā. Un tas ir ka tieši piedzimt par mammu, pieņemt to savu jauno tā kā dzīves lomu, bet manā pieredzē parasti diezgan veiksmīgi tas viss izdodas, un tas ir pats sākums, ka tieši mamma ir vajadzīgs vislielākais atbalsts. Un arī tas, ka tā nedrošība, tā neziņa, jo ar otro bērnu ir vieglāk tas, ka tu zini, ka gaisma tuneļa galā eksistē. Ka visi bērni izaug. Ar pirmo tev liekas, tā ir kaut kāda vispār nebalstīta uz prakses teorija, un katra diena ir ļoti grūta, un liekas, ka tas nekad nebeigsies, un viss tas velkas, un tik nav tik viegli. Tāpēc ar otru bērnu tu saproti, ka ir lietas, par kurām nav jātērē savas nervu šūnas, viņas ir pārējošas, ar pirmo nē, tā pieredze nav, un ļoti, ļoti liels bailes kļūdīties. Ka tu izdarīsi kaut ko neatgriezniski sliktu savam bērnam, un te ir tā nezināšana, nedrošība.
Un tas rada tādu, man liekas, arī ļoti lielu izsīkumu mamām. Un, kā jebkurš stress, jā, tas ir īstenībā ļoti liels stress cēlonis. Stresā mēs zaudējam resursus, mēs nespējam viņu atjaunot. Nemāk vēl mamma par sevi parūpēties sākumā. Ļoti bieži ir tā, ka bērnam, visu bērnam. Ne viņa guļ, ne viņa ēd. Tagad visu tikai bērnam to labāko. Bet par sevi taču arī ir jāatcerās, jo kā citādi, kā es teicu, tu jau tam bērnam var iedot tikai to, kas tev pašai ir. Ja tev pašai ir iekšā tukšums, tad neko tam bērnam arī vairs nespēs iedot. Tu iedos tikai to savu stresu. Ja kas stress ar pienu, stresa hormons ar pienu netiek nodoti. Jā, cik labi, ka tu to arī pateici, es tev būtu to jautājusi. Jo dažreiz es tādā stresā, es viņu nedrīkst, pabaroju ar savu trako pienu. Viņš pēc tam raud. Nē, tā nav. Pētījumi neapstiprina. Mēs stresa hormonus ar pienu nenododam, bet bērns jūt mūsu stāvokli. Tāpēc, ka bērnam faktiski mierīga mamma, tas ir tāds kā drošības pamats, ja, ka var sakot, ka viss ir kārtībā, ka viņam ir drošības sajūta šajā pasaulē. Tad, kad mamma milzīgā stresā, viņš jau nezina, kāpēc. Varbūt jau te tīģeri nāk, lai jūs apēstu. Ja, faktiski viņš uzreiz kļūst nemierīgs. Jā, zīdīšanā ir nepieciešami 2 cilvēki. Ja? Tur nekā savādāk. Un mēs tagad daudz par mammu runājām, varbūt drusciņi varam tomēr par to bērniņu. Cik tu esi piedzīvojis tādas situācijas, kad fiziski it kā viss tur liekas super, bet tas bērns vienkārši ir, es nezinu, apvainojies uz mammu? Šeit man būs jāsaka tā, jo lielāka man ir prakse, jo mazāk man liekas, ka šī teorija par apvainošanos ir pamatota. Ok, pastāsti. Jo kādreiz, teiksim, arī kādreiz man tā mācīja, ka ja bērns atsakās no krūts, tur zem tā ir ļoti daudz emocionālai faktori, protams, ka ļoti ietekmē mūsu dzīvi. Bet jo tālāk, jo vairāk strādāju, kamēr es neizpētīšu visu, kā saka, fizisko plānu, es tā kā to apvainošanos tomēr neizskatīšu, tāpēc, ka tur ir tik daudz nianses, ka bērnam kaut kāds tonus, ka viņam tur tā mutīte līdz galam vaļā neverās, ka viņam tā galviņa uz vienu pusi negriežas, ka viņam tur tā kaut kāda īsa zemēles saitīta, ka viņam auss sāp, ka viņam kakls sāp, ka viņam ir deguns ciet, ka viņš nespēj zīst. Tāpēc šo te plānu jāspēt ļoti rūpīgi, pirms mēs varam runāt par kaut kādu tādu, kā, ka bērns tā kā apvainojies. Tāpēc arī par to apvainošanos, es gribētu redzēt kaut kādus tiešām pētījumus, ka tas tiešām tā varētu būt, jo kā mūs tā kā māca fizioloģija, ka ilgtermiņa atmiņa viņam veidojas no 8 mēnešiem, ka viņš sāk minimāli analizēt kaut kādu savu pieredzi un kaut kā. Un pirms tam tas, ka viņš pārdzīvo kaut kādu stresu, tas, ka bērnam stress spēcīgi to fizisko plānu arī ietekmē, kaut vai tās vēdergraizes, ja? Tās pašas kolikas, ka laika apstākļi mainās, zīdaiņu migrēnas un tā tālāk. Tur ļoti daudz, kas ir neizpētīts. Tāpēc dažreiz bērns vienkārši kliedz, tāpēc, ka tur atmosfērā kaut kas mainās, tur, ka ir spiediens kaut kāds. Un, jā, viņš tad nezīš, tāpēc, ka no zīšanas viņam tā fiziskā slodze pastiprina tās sāpes, jā, un tad viņš ir jāmierina citādākā veidā, pieņemsim, parasti pie galvas sāpēm viņam patīk vairāk vertikāla pozīcija, tad viņam asins no galvas atplūst. Un ļoti bieži tas strādā, ka es saku, pamēģiniet paņemt šādi. Jā, šādi ir labāk. Redziet, tad šitā arī pastaigāsim, uzliksim viņu sev virsū, pasēdēsim ar viņu šitā, te viņš pat var aizmigt. Un tikko viņš aizmieg, viņu akli noliek guļus, viņam akli pieplūst, viņš akli kliedz, jā. Es saku, redziet, tad vienkārši pasēžam ar bērniņu, palasam grāmatu, galu galā seriālu kaut kādu paskatāmies, viņš pamodīsies, viņam pāries. Tāpēc šeit ir ļoti, ļoti daudz dažādas iespējas un nianses. Tāpēc es tā kā negribētu visu novēlt tikai uz emocionālo. Var sakot, visas galības, es uzskatu, viņas, kā saka, nav labas, tāpēc tas zelta vidusceļš, tā ir mūsu izvēle. Jā. Vai tēti ir pozitīvāki kļuvuši pret zīdīšanu nekā agrāk, vai kaut kas ir mainījies tavuprāt? Mans novērojums, ka man liekas, ka tēti šajā iesaistās arvien vairāk. Mans arī. Jo, man dažreiz pat tēti zvana un aicina konsultantu, ka mamma tur kaut ko varbūt raud vai kā, bet tētis, viņš ir apņēmies, ka ir vajadzīgs zīdīšanas konsultants. Es gan šādā situācijā vienmēr lūdzu, vai es varu ar mammu tomēr parunāt, jā, pirms tā kā, ka tas ir kopējs lēmums. Bet kopumā, ka tēti nāk klausās lekcijas, gan tieši saistē, gan arī klāt
klātienē, tad, kad es viņas vadu, jo vēl viena ļoti svarīga lieta, tā ir sagatavošanās tai zīdīšanai, ne tikai dzemdībām. Tāpēc visādi topošo vecāku skoliņas, viņas ir ļoti, ļoti, ļoti noderīgas, tāpēc, ka iespējams 2 stundu lekciju māmiņa gaidībās, viņa nemaz neatcerēsies pēc tam, cik sīki smalki, bet, ja kas, tēti atcerās labāk, jo arī mūsu tie hormoni, viņi mums aktivizē to labo smadzeņu puslodi, kas mūs padara vairāk intuitīvas, empātiskas, lai mēs labāk jūtam savu bērnu. Viss, ka tā kreisā puslode, kas par atmiņu, viņa bišķi nobremzēta, bet tas pēc tam ar laiku pāriet. Tēti vienmēr labāk atcerās visu, ko es lekcijās stāstu, tas jau tā pārbaudīt tāda lieta. Un tēti ļoti, ļoti, ļoti ir atbalstoši manā pieredzē. Bet es jau vienmēr arī saku, ka man ir tā, kā lai to pasaka, man ir šāda pozitīva izlase, ka es jau redzu tikai tās mammas, kas ir motivētas zīdīt, kas mani uzaicina. Tās, kas varbūt nav, tās, kurām varbūt tur kaut kāda pavisam citas dzīves situācija, pa lielam es viņas īpaši nemaz nesatieku. Atšķirībā no ģimenes ārstiem, ja kas. Tāpēc, ka ģimenes ārsti redz visas mammas. Un tad, kad mēs dažreiz tādā pacēlumā zīdīšana, mums ārsts pretī saka, jūs zināt, cik mammas vispār nevēlas zīdīt? Ja? Tā arī ir dzīves patiesība, jo tā ir. Un tāpēc ārsts jau arī nevar katrai mammai, teiksim, to zīdīšanu tagad pēc maz vai uzspiest. Ja? Tāpēc arī ir ļoti svarīgi, lai būtu tas konsultantu atbalsts, jo, teiksim, tad, kad es biju Amerikā, ciemojos pie savas kolēģes, teiksim, Clevelandē, kas pie Mājas Bolmanas, kas strādā doktorātā, viņa strādā tādā, privāta ārstu praksē, un arī viņa dzemdību nodaļā strādā, kā viņiem tur tas ir sakārtots. Un viņiem tur ir pediatri tajā doktorātā, ir zīdīšanas konsultanti, un dažreiz mamma nāk pie ārsta, teiksim, viņiem tā interesanti arī iekārtos, teiksim, nav ārsta kabinets, viņiem ir pieņemšanas kabineti. Ārstiem ir tāds kā office, kur viņi sēž tur pie saviem datoriem, un viņi vienkārši dodas uz to pieņemšanas kabinetu, kur jau pacients gaida, un pieņemsim ārsts savu darbu padara, aiziet, vietā atnāk zīdīšanas konsultants, kas pēc tam vēl tur stundu ar to mammu var, pieņemsim, strādāt, ja tas ir nepieciešams. Tas arī tā tīri praktiski man likās ļoti ērti. Kā tas ir organizēts, jo mums, kā es saku, ka 15 minūtes tev jāatbrīvo kabinets, tad arī jādomā, kā to labāk iekārtot, ka mamma, ja varētu, teiksim, ārstu praksē arī saņemt to palīdzību papildus. Kas ir tava vīzija pēc 5 gadiem zīdīšana Latvijā? Pēc 5 gadiem zīdīšana Latvijā? Ņemot vērā jau manu diezgan lielu pieredzi, jau bija 5 gadi un vēl 5 gadi un vēl 5 gadi. Mana vīzija, ka varētu būt vairāk starptautiski certificētu konsultantu, tas būtu ļoti svarīgi. Būtu labi, ja beidzot šī profesija tiktu kaut kādā veidā oficiāli atzīta, jo šobrīd mums zīdīšanas konsultanti oficiāli nav tāda profesija vispār. Ka tiešām varētu būt, es nezinu, kaut kādā līmenī pieņemti tie mūsu profesionālie standarti un tā tālāk, un apmācības, un ka apmācība bāze latviešu valodā varētu būt kaut kā stiprināta un paplašināta zīdīšanas konsultantiem, bet šeit atkal, jo vairāk viņa būs pieprasīta, jo vairāk viņa būs attīstīta. Ka tas ekskluzīvi ar bērnu ar krūti zīdīto skaits līdz 6 mēnešiem mums pieaugtu, jo pēdējos gados viņš īstenībā, diemžēl, samazinās. Un cik tad procentuāli ir šobrīd, vai tev zinām tā statistika? 17% tikai līdz 6 mēnešiem. 17%? Es runāju par ekskluzīvo zīdīšanu. Ekskluzīvā zīdīšana, tas nozīmē tikai krūts piens. Jā, es sapratu. Bet tur ir ļoti daudz atkal visakā, tāpēc, ka tā statistika, kā viņa tiek ievākta, tas tā ļoti arī sarežģīti, jo faktiski tas tiek ievākts no ģimenes ārstu anketēšanas, un kur nevienmēr precīzi, teiksim, vai tā ir ekskluzīvā, vai tas ir, tas ir tā, bet, kaut kāds cipars tas ir, ja? Tas ir tas, ko mēs zinām no SPKC mājaslapas. Tāpēc, pie tā var kaut gan sākums, tā kā tā saucamā ekskluzīvā zīdīšana dzemdību nodaļās, tas nozīmē pirmās 3 dienas, ka tie bērni netiek pieparoti. Vismaz pēc atskaitēm tur gandrīz 90. Okay.
Nu, jā, turēsim mīkšķus, lai tas cipars tiešām pieaug. Jo vēl tur arī līdz 6 mēnešiem sāk jau ar cieto pārtiku arī agrāk diezgan bieži piebarot. Principā Pasaules veselības organizācijas ieteikumos nekas nav mainījies. No 6 mēnešiem kaut gan ir arī uzskati, ka var sākt no 4, un dažreiz mammas vēlas uzsākt ātrāk, dažreiz ģimenes ārsti iesaka uzsākt ātrāk. Tas pat nav tikai par to, ka tur piena pietrūka, ka vienkārši jāmāca bērniņš tur ēst kaut ko citu. Ja? Un tas, protams, ka to procentu arī samazina. Bet jebkurā gadījumā, jā, es par to, lai šis procents palielinās. Jā, un kā tev liekas, kur tu pati būsi pēc 5, 10 gadiem, vai tev gribēsies vēl šito darbu darīt? Vai tev nebūs vēl apnicis? Es domāju, ka ja man tas neapnika līdz šim, neapniks arī turpmāk. Es domāju, ka pēc 5 gadiem gan jau tepat būšu. Pēc 10, es domāju, cik man būs gadi pēc 10, tad varbūt es jau gribēšu būt pensijā. Bet īstenībā tas ir darbs, ko var, kā saka, darīt ļoti ilgi. Jo man bija tāda ļoti jauka ģimenes ārste, kas strādāja, viņa pēc tam tomēr aizgāja pensijā. Viņa jau bija pāri 80. Viņa joprojām strādāja savā praksē un bija ļoti, ļoti pieprasīta, jo viņa tiešām tāda bija. Un tādi cilvēki priekš manis ir paraugs. Es uz viņiem tā kā raugos, domāju, es arī gribu saglabāt tādu prāta skaidrību. Un īstenībā jau mēs esam izvēlējušās tādas profesijas, kurās mēs kļūstam arvien labākas, es uzskatu. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka īstenībā tā dzīves pieredze mums nāk pa labu. Tāda emocionāla arī nosvērtība, arī tas, ka mēs esam redzējuši visādas situācijas ļoti daudz, nav vairs tāds maksimālisms, un mēs spējam. Vai ne? es piekrītu. Jā. Ir labi, un pavisam tad noslēgumā, ko tad tu gribētu novēlēt tiem mūsu klausītājiem, kas lielākoties ir vai bērniņu gaidībās, vai maziem bērniņiem vecāki, varbūt kāds speciālists ar gadās, bet lielākoties tomēr vecāki. Ko tu gribētu viņiem vēlēt? Es gribētu viņiem vēlēt, man jau ir tāds stāstiņš pēc katras lekcijas, ka es saku, es jau jums visiem novēlu, lai jums zīdīšanas konsultanta palīdzība nenoder, lai jums zīdīšana izdodas, bet ja kaut kas neizdodas, lai jūs atcerētos, ka tā ir iemaņa, ka mēs to tiešām mācamies, ka sākumā tas prasa laiku, pacietību, dažreiz arī speciālistu atbalstu. Un arī, kā jebkurā jomā, dažreiz ir vērts uzklausīt vairāku speciālistu viedokļus. Es tagad arī runāju par to pretrunīgo informāciju, kā Vita stāstīja, ka tavs piens bērnam neder, un pēc mēneša tas ir vienīgais, kas viņu var glābt. Ka mēs dzirdam kaut kādas tādas lietas, ka ir vērts, tas ir kā mēs ejam pie viena zobārsta. Viņš saka, ka zobs jārauj ārā, ejam pie otra, viņš saka, var izārstēt. Kam piederēs lēmums galā? Rezultātā viņš laikam piederēs mums, un tāpēc tā arī šeit, ka ir tā vēlme zīdīt, tad nenolaist rokas, ja kaut kas uzreiz neizdodas, ka tomēr, kā saka, iet uz to mērķi un meklēt iespējas. Un tās iespējas šobrīd tiešām ir diezgan daudz, un atbalstu var atrast. Un var sakot, lai izdodas tā, kā ir iecerēts, lai katram cilvēkam piepildās viņa sapņi un izdodas tas, kas ir iecerēts. Paldies tev, Sandra, un lai tev arī piepildās tas, ko tu tur redzi priekš zīdīšanas un priekš sevis nākotnē, lai tev joprojām prieks par tavu darbu. Paldies! Paldies! Paldies Sandrai par brīnišķīgo sarunu, un lai arī es tomēr esmu savā praksē piedzīvojusi, ka ir arī specifiski emocionāli jautājumi, kuru atrisināšana palīdz zīdīšanas grūtībās. Es, protams, pievienojos, ka ir tik svarīgi izskatīt vispirms visus fizioloģiskos iemeslus. Un tomēr arī pie tiem neapstāties. Par to var lasīt arī manā grāmatā Pirmās attiecības cilvēka dzīvē. Ja tev patīk tas, ko mēs darām, un tu vēlies pateikt mums paldies, uzsauc mums kafiju. Kā to izdarīt, var izlasīt raidierakstu piezīmēs. Šis ir ģimenes psiholoģijas centra Līna raidieraksts. Ja vēlies vairāk uzzināt par mūsu izdotajām grāmatām, lekcijām, kursiem, vai arī meklē psihologu vai psihoterapijas speciālistu palīdzību, tad laipni aicinu tevi apmeklēt mūsu mājaslapu www.līna.lv. Seko arī mums Instagramā Centrs Līna vai arī man, Vita Kalniņa. Ja savukārt esi mamma vai tētis, kas gribētu dalīties savā stāstā ar mani un citiem šī raidieraksta klausītājiem, lūdzu raksti mums uz info@līna.lv.